Lūdzu, biedri, brēc tālāk. Cienījamie deputāti, suverēnai Latvijai, Latvijas mūsu nākotnē ir vajadzīga daudz spēcīgāka, patstāvīgāka ārlietu ministrija. Mēs zinām, ka patreiz, diemžēl, šeit nav atbrīvotais ministrs, kā arī šī ministrija pēc skaitliskā sastāva ir tik neliela, ka viņi nespēja veikt to darbu, kurš gulstās uz viņas pleciem. Šai sakarībā es iesaku izskatīt kompleksu jautājumu, kurš sastāv no divām problēmām, un pirmā no tām ir sekojoša. Tātad atbrīvot Latvijas PSR ministru padomes priekšsēdētāju vietnieku, Latvijas PSR ārlietu ministru biedru Leonārdu Parkeviču no Latvijas PSR ārlietu ministra pienākumiem. Līdz ar to arī tiks realizēta manis ieteiktā tēze par priekšsēdētāju vietnieku atdalīšanu no kādas no nozaru vadīšanas. Un paralēli tam iesaku iecelt Eiženu Poču par Latvijas PSR ārlietu ministru. Es tikai šeit gribētu teikt to, ka Eižens Počs ilgāku laiku nav strādājis mūsu republikā, bet tas ir mūsu tautietis, kas sekmīgi nobeidzis PSR ārlietu ministrijas diplomātisko akadēmiju, pēc tam strādājis Amerikas Savienotajās valstīs, Indonēzijā, patreiz strādā PSRS ārlietu ministrijā. Man un pārējiem valdības locekļiem bija sarunas ar PSRS ārlietu ministriju. Šis jautājums ir saskanots ar biedru Ševarnadzi, un jāsaka, ka ar zināmām grūtībām mēs Eiženu Poču esam izlūgušies mūsu republikas augstākās padomes un valdības rīcībā. Lūdzu izskatīt šo kompleksu jautājumu. Biedram Bresim jautājums. Lūdzu, biedru Kramen. Sakiet, vai bija citas kandidatūras vēl šim amatam? Šim amatam citas kandidatūras nebija. Jo es gribētu teikt, biedri, ka, kā jūs jūtat, Republikas valdība ir uzņēmusi stabilu kursu uz valdības profesionālā līmeņa celšanu. Un mēs uzskatām, ka valdības locekļiem ir jābūt augsti profesionāliem un augsti sagatavotiem savos amatos. Es ilgi meklēju šo kandidatūru. Nācās man, kā jau teicu, vest sarunas pat ar biedru Ševarnadzi, un citu līdzvērtīgu kandidatūru šodien Latvijā Eiženam Počam es neredzu. Paldies, vēl ir jautājumi. Biedra Aleksejeva, pēc Maskavā PSRS augstākās padomes nerakstītā reglamenta vienā dienas sēdē ne vairāk par 2, maksimums 3 reizes dod vārdu. Lūdzu, 3. reize jums. Естественно, вы задаете вопрос, я не имею с собой такие цифры, насколько будет меняться бюджет Министерства иностранных дел. Я, например, предлагаю увеличить бюджет Министерства иностранных дел. И правительство республики будет изыскивать такие средства. Ибо я считаю, что у нас очень резко в последнее время и обоснованно, я считаю, возрастают экономические, культурные, политические связи с другими странами Европы, Америки и других континентов нашей планеты. И остаться в хвосте этих движений мы просто не имеем права. Если надо будет внести дополнительно, депутаты потребуют, информацию, насколько будет меняться бюджет, я думаю, что с министром финансов мы такую информацию в ближайшее время подготовим.
Но это будет незначительное количественное изменение. Я думаю, что примерно около 10-15 человек на первом этапе надо будет увеличивать количественный состав этого министерства. Vēl kādi jautājumi? Nav. Paldies. Lūdzu jautājumu biedram Počam. Lūdzu deputāti Rukman. Vakar sāk pazust balss. Mums biedri deputāti vairākiem ir zināms tas, ka mūsu vēlētāji ir uzdevuši mums jautājumu sakarā ar publikāciju 22. decembrī Lauku avīzē, kur starp jaunumiem un ziņām ir tāda informācija, ka redakcija ir uzdevusi vairākus jautājumus, zinot, ka Eižens Počs tiks izskatīts kā kandidāts iecelšanai par ārlietu ministru, un šajā sakarībā uz šiem te 3 jautājumiem biedrs Počs ir atbildējis, kā liecina šī publikācija, ka nejūtoties tiesīgs uzstāties plašākas auditorijas priekšā un kā lai Latvijas parlaments ir pirmā šī auditorija, kur viņš uz šiem jautājumiem atbildēs. Šajā sakarā arī mani vēlētāji lūdza, lai es šos jautājumus uzdodu, jo viņi gribētu dzirdēt tomēr uz tiem atbildi, neizmantojot laikrakstu starpniecību, bet tiešām šo te mūsu parlamentu. Ja jums nav iebildumu, lūdzu. Es atstāšu šos vārdus. Paldies. Tiešām tāda telefoniska saruna ar šo populāro, cik es esmu lietas kursā avīzi, Lauku avīzi, man telefoniska saruna notika. Tajā brīdī, kad pilns kabinetā bija ļoti daudz cilvēku Maskavā. Un katrā ziņā interviju šai avīzē es esmu gatavs sniegt kaut vai šovakar, pēc tam, kad es būšu apstiprināts vai arī neapstiprināts šajā amatā, ārlietu ministra amatā. Kas skar par tiem 3 jautājumiem, kas ir minēti avīzē un kurus man vēlējās uzdot šīs avīzes līdzstrādnieks, es dažos vārdos gatavs komentēt. Pirmais ir, kāda būs jūsu rīcības programma darbam ārlietu postenī. Rīcības programma ir jāizstrādā, un pie šīs programmas faktiski es jau kaut ko esmu darījis. Un pirmais un galvenais ir tas, ka ārlietu ministrijai, kā nu pat tās premjeras teica, ir jābūt darbīgākai, lielākai skaitliskā ziņā, un tai jāstrādā efektīvāk. Un tas, es gribētu teikt, ka to varētu attiecināt ne tikai par ārlietu ministriju Latvijā, bet arī skatoties no Maskavas, visās Savienotājas republikās situācija ir apmēram līdzīga, ka ārlietu ministrijas objektīvu un subjektīvu iemeslu dēļ bija kaut kāda pabērnu lomā. Bet pat cik politiskā aktivitāte pasaulē, Padomju Savienībā un arī Latvijā ir tik strauji, es domāju, ka šī optimālā vieta ārlietu ministrijai ir jāmeklē ar steigu. Un nevis tāpēc, ka uz šo brīdi ārlietu ministrijā Latvijā strādā sliktas, jeb zemas kvalifikācijas cilvēki, bet tāpēc, ka tie procesi ir tik aktīvi un Latvijas sakari ar ārzemēm ir tik strauji un tik dažādās dzīves sfērās un nozarēs, kad ārlietu ministrijai ir jāmaina savus gan struktūra, gan arī darba metodes, kontakti ar citām valstīm,
un īpaši ar tām vēstniecībām, tiem ģenerālu konsulātiem, kas ir izvietoti gan Maskavā, gan Ļeņingradā, gan Kijevā, jeb arī citās Padomju Savienības pilsētās. Lūk, šis būtu galvenais virziens, pie kā būtu, un es būtu gatavs ķerties klāt vistuvākā laikā. Ārlietu ministrijai ir jābūt zināmam koordinējošam centram. Tā ir vismaz visās pasaules zemēs, kad ārējos sakarus balstoties uz iekšējiem procesiem risina, virza un ar šo ministriju vairāk vai mazāk tiek saskaņot šie jautājumi. Es pat uzskatu, ka ārlietu ministrijai būtu jāieņem kaut kāda īpaša vieta, nevis galvenā vieta, lai tā būtu citām ministrijām. Es absolūti negribu apšaubīt nevienas citas Latvijas ministrijas jau resoru svarīgumu valsts struktūrā, bet tai pašā laikā šī īpašā vieta varētu izpausties iekš tā, ka katram no šeit zālē sēdošiem cienījumiem deputātiem, ja nu nav bijuši aktīvi kontakti, tad viņi būs tuvākā nākotnē, tāda ir dzīve, tāda ir tie ir optimālie varianti, kādi pastāv jebkuru valstu attiecībās, it īpaši, ja runājam par starp parlamentāriskiem kontaktiem. Jo parlamenti visās zemēs ir aktīvi līdzdalībnieki ārpolitiski un ekonomisko sakaru risināšanā. Un es domāju, ka arī Latvijas parlaments šeit nekādā ziņā nevarētu būt izņēmums. Tas ir viens. Otrs ir ideja un arī doma, ka ārlietu ministrijas ietvaros vajadzētu ietvert arī tādu nodaļu, kas nodarboties tieši ar ārējo ekonomisko sakaru virzīšanu. Un šai nodaļai būtu pa pienākumu sakot līdz tai konjunktūrai, kāda notiek ekonomiskā dzīvē ārzemēs, īpaši tuvākajās no Latvijas valstīs, kāda ir mārketinga politika uz attiecīgu atbilstošu laika periodu, kādas ir tirgus aktivitātes viena vai otra preces realizēšanā. Un šeit arī svarīgi zināt, lai šie cilvēki, kur strādātu ārlietu ministrijas ietveros, labi saprastu un labi pārzinātu arī Latvijas iekšējo ekonomisko dzīvi, to preču realizācijas apjomu un kvalitāti, ko varētu piedāvāt Eiropas tirgu, jeb Āzijas vai kādu citu kontinentu tirgu. Ārlietu ministrijai ir jābūt starpniekam starp pircēju un pārdevēju, ja runājam par ārējiem ekonomiskiem sakariem. Tāpat kā jābūt starpniekam, kad mēs runājam par kultūras vai sportu vai kādiem citiem kontaktiem. Tātad sniegt vajadzīgo informāciju visiem tiem, kas vēlas šādu informāciju saņemt. Tāpēc, lai varētu arī pati ārlietu ministrija saņemt operatīvo informāciju no citām pasaules zemēm, ne tikai no preses un rādio, bet arī izsmeļošu valdības pozīciju. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas būtu jārisina un šī sakarībā arī jāpaplašina tieši tad, kā pašlaik pastāv ārlietu ministrijā. Tātad sakaru koordinācija, sakaru attīstība un daudz citu jautājumu, kas saistās ar Latvijas un citu valstu sadarbību. Svarīgs jautājums ir arī mūsu republikas attiecības ar tiem tautiešiem, kas dzīvo ārzemēs. Protams, skaitliskā ziņā visas 3 Baltijas republikas savā laikā ir zaudējušas apmēram 1 miljonu iedzīvotāju, kuri ir izbraukuši dažādos laika periodos uz citām pasaules zemēm. Šodien ar šiem cilvēkiem sakari ir daudz aktīvāk, kā tie bija kādreiz, bet tai pašā laikā arī tas emocionālo uzplūdu laiks, kad notika tikšanās ar šiem cilvēkiem pēc ļoti gara laika perioda, varbūt pēc 20, varbūt pēc 30 gadiem. Skūpstu, asaru un smaidu laiks pašlaik pārvēršas lietišķā vajadzīgā sarunā.
ko varētu piedāvāt šie cilvēki, kuri daudzās pasaules zemēs ieņem svarīgus ekonomiskus un politiskus posteņus, ko varētu viņi likt priekšā mūsu Latvijai šodien, un ko mēs varētu piedāvāt šiem cilvēkiem no savas puses. Tas arī viens svarīgs un ļoti atbildīgs darba lauks, kas būtu jārisina gan Tautiešu komitejai, gan ārlietu ministrijai, gan vispār visai republikas vadībai. Arī šeit tiek darīts daudz pa sabiedrisko organizāciju līniju, bet ārlietu ministrija te nedrīkst nekādā ziņā stāvēt malā. Vēl varētu būt veseli citi jautājumi, par ko es varētu kaut ko minēt šodien, bet es domāju, ka tā, kā tautā runā, to troņa runu varbūt atliksim uz citreiz, jo viss tas prasa ļoti pārdomātas koncepcijas, konkrētas formas, konkrētas ieteikumus, un es domāju, ka ar jums sadarbībā ar parlamentu locekļiem, ar jebkuru deputātu, kurš izraisīs un izrādīs kaut kādu interesi par šiem jautājumiem, es personīgi būšu priecīgs sadarboties, rast laiku un kopīgi virzīt šos jautājumus. Tas nebūtu pat viena no šiem jautājumiem, kas ir minēts lauku dzīvē. Vēl ir veseli 2 citi. Bet varbūt jūs gribējāt, lai uz visiem lauku dzīves jautājumiem atbild šeit tagad. Bet es domāju, ka diez vai tas ir pareizi, jo lauku dzīve var uzdot savus jautājumus un saņemt uz šiem jautājumiem atbildi, acīm redzot, kad abas puses vienojas, bet nevis caur augstākās padomas sesiju. Tāpēc, ja uz daļu no jautājumiem ir atbildēts, varbūt ar to arī aprobežosimies, bet uzdosim citus jautājumus, varbūt ir citi jautājumi. Deputāts Goris. Cik man zināms, PSRS ārlietu ministrijas sastāvā izveidot savienoto republiku nodaļu. Kā jūs redzat republikas ministrijas lomu šīs nodaļas kadru sastāvā, komplektēšanā un tās darbības organizēšanā? Jo tā tika izveidota, patās nesen, pāris mēnešus atpakaļ, un sauc nodaļu darbam, jeb sadarbības jautājumos ar Savienotām republikām. Šī nodaļa ir ļoti maz, varbūt tā ir vismazākā PSRS ārlietu ministrijas nodaļa, kurai faktiski vēl nav arī noteikts juridiski noformulēts status, ar ko nodarbosies šī ministrija. Katrā ziņā viņa centīsies novadīt tās idejas, to informāciju, sniegt to operatīvo palīdzību republiku ārlietu ministrijām un arī reizē gaidīt no jebkuras republikas priekšlikumus, kas skar republikas un kādas konkrētas ārvalsts sadarbības jautājumus. Un līdz ar to šis dialogs varētu būt noderīgs gan jebkurai republikai, jebkurai ārlietu ministrijai, un katrā ziņā arī caur šo nodaļu valsts vadība varētu saņemt to operatīvo informāciju par sadarbības jautājumiem no 15 republikām. Pagaidām tas viss, kas man ir zināms uz šo brīdi. Paldies. Lūdzu, biedri bojāri, tikai 19. mūsu reglaments paredz izbeigt vakar sēdi, tāpēc kaut kā rēķināsimies arī ar to. Lūdzu. Es domāju, ka jums kā profesionālim nav jāizskaidro jautājums, cik svarīgs ir ārlietu funkcijas. Valsts kā reāla starptautisko tiesību subjekta pašai attaisnošanās procesā. Tātad, kāda ir jūsu koncepcija, kā mēs varētu ar mūsu ārlietu, tagad varbūt jūsu vadāmās ārlietu ministrijas starpniecību, attaisnot visas pasaules priekšā, Padomu Savienības priekšā, Padomu tautu priekšā, mūsu tautas priekšā, kā mēs virzamies tiešām uz reālu suverenitāti. Un šajā sakarā papildus jautājums, kas varbūt jūs ievirzīs, jūsu attiecība pret Latvijas tiesību pārmantošanas jautājumu, pret starptautisko līgumu pārmantošanu. Kāda ir bijusi Latvijas republikai? Tātad, ar ko mēs piepildīsim pa jūsu vadību
īpaši garš, bet tomēr. Cenšaties lūdzu atbildēt īsi, jo Pazbiedz Bojārs, es esmu pārliecināts, zina atbildi šiem jautājumiem. Es arī viņu pazīstu tieši no šī viedokļa. Es domāju, ka Latvijas suverenitātes jautājumi un tās konstitucionālās normas, kas ir fiksētas konstitūcijā, tās paver lielas iespējas arī attīstīt un paplašināt šī vārda jēgu un nozīmi konkrētās formās attiecībā pret konkrētām zemēm un tautām. Un tas arī ir svarīgākais, un tas ir pamatā tai sadarbībai, kura ir šodien un kura ir jāvirza un kura tiks uzlikta pa pienākumu arī man. Pa īpašam tiesībām. Ja jūs runājat par materiālām vērtībām, tad šeit, cik es esmu lietas kursā, tad vēl ir jānofiksē, cik liela apjoma materiālas vērtības, Latvijas materiālas vērtības atrodas ārzemēs. Ja šis jautājums būs precīzi pierādīts, precīzi būs zināms, kur, kad un kāpēc, arī varētu risināt tālāk šos jautājumus no tā viedokļa, ko nozīmē šīs vērtības priekš mūsdienu Latvijas. Ja es pareizi saklausīju jautājumu, tāda būtu man atbilde. Varbūt jautājumu uzdošanu aprobežosimies, lūdzu apsēžties, un vai kāds vēlās izteikties? Es dzirdu priekšlikumus pa balsošanu. Nav citu priekšlikumu. Tad lūdzu izteikt savu attieksmi, balsojot, kas par biedra Poča iecelšanu par ārlietu ministru. Kas par? Lūdzu nolaižiet balsu vairākums. Kas lūdzu pret ir? Kas atturās? Atturās arī viens ar balsu vairākumu. Biedrs Počs tiek iecelts par Latvijas PSR ārlietu ministru, bet manas vainas un vadīšanas dēļ mums tagad ir 2 ārlietu ministri. Un tāpēc tomēr mums ir jāatbrīvo biedrs Bartkevičs no ārlietu ministra pienākumiem. Vai šai sakarā ir jautājumi jums? Nav. Tad lūdzu balsosim, kas par? Paldies. Kas lūdzu pret ir? Nav, ja? Atturās. Arī nav. Tad, biedri Bartkevičs, mēs jums vēlam tagad panākums jūsu pamatdarbā.